Es domāju, ka ik viens ir saskāries ar šo traģēdiju, kā alkoholisms ģimenē. Bet tomēr kurš katrs zina, kā mirst alkoholiķi. Biežāk alkoholiķu nāvi iedomājas kā dzelti, kā atsaka aknas vai nieres, bet patiesībā tas ir daudz krāsaināks pasākums. Protams, nevienmēr, bet man krasi palika atmiņā viens gadījums no manām prakses dienām, kā medmāsei atveda alkoholiķi uz reanimāciju. No sākuma viņš vienkārši mocījās sāpēs, bet tad kaut kurā momentā, un šeit varbūt, ja tu esi stāvoklī tālāk, es tevi pabrīdināju, bet vienā momentā viņam no mutes, no acīm, no deguna, man šķiet arī no ausīm sāka tecēt asinis vienkārši aumaļām. Viņš bēma asinis, viņš vienkārši nosiņoja, un es pateikšu, ka tas skats jebkuram atsitīs jebkādu velmi dzert. Neviens negribētu tā aiziet. Bet tad, kad es pastāstīju savam ģimenes alkoholiķim par to, ko es redzēju, un pateicu, vai tiešām tu tā gribi mirt, to cilvēku tas nekādīgi neietekmē. Cilvēks jau pagājuši kādi 10 gadi, cilvēks joprojām dzer. Kas ir skumji? Tu varbūt kādu tas tomēr atturēs pacelt lieku alkohola glāzi.